Mēs šobrīd īsti Prāgu neredzam, jo mēs minūtes 10 jau braucam tikai pa tuneli. Iebraucām Prāgā un jau 10 minūtes braucam tikai pa tuneļiem. Šī tādu kaut ko es nebiju gaidījis. Un atkal tunelī iekšā. Tikko izbraucām no tuneļa, 100 metru un atkal tunelī iekšā. Tad atbraucām uz Prāgu, uz mūsu viesnīcu. Bet neatrodam, kur ir viesnīcas ieeja. Nekādas zīmes par to neliecina, ka šeit vispār būtu viesnīca. No sieva aizgāja meklēt, izostīties, kur ir tā viesnīca. Bet es saprotu, ka šeit kaut kur ir jābūt. Nu, izskatās, ka sieva ir kaut ko atradusi. Piezvanīja, ka brauc šurp tikai. Savādāk no ielas braucu vispār nevar redzēt. Tāds interesants tev viss. Nu, iesim skatīsimies, kas mums tur ir. 4. stāvs. Brokastis no 7 līdz 9. Jā, lūdzu. Paldies. Skaisti. O, terasīte. Tā, uz terasītes mēs varam iziet. Baigi zamurā vaļa, karoči. Netiekamies terasītes. Kafijas aparāts, teikame, glāzes, krūzes, viss ir. Kādā čipši palikuši, bet nu labi. Glāzes ir. Glāzes ir, jā. Šitie garšīgi, skaties. Tā, kas mums te ir? Atradu glāzi jau priekšā. Izlietne. Nu, te karuči nekā nav. Šitajos skapīšos. Tā, tāpat ir leduskapis. Ideāli. Leduskapī var ielikt visu, ko vajag. Jā. Super. Šitāda atpūtas zona ar mīkstiem krēsliem un galdiņu var šeit pačilot vakarā. O, cik garš gaitenis. Tie šaurie gaiteņi. Zinu, ko man šitie šaurie gaiteņi atgādina. Kruīzu. Kruīzes Dubajā, ja? Tas, kurš vēl nav redzējis, ielūkojoties mūsu kanālā, noskatoties, kā mēs atpūtāmies kruīzā. Tātad, numuriņš 419. Nu, aiziet, skatāmies, kas tur ir. Nu, nesmertiet kā pēc cigaretēm. Jūs paskatāties, kas pa numuriņiem, ja? Cik smuki gultas saklauts, man ļoti patīk. Aizkadrā, kas notiek, kamēr tu filmē. Aizkadrā notiek šitas, nu pagaidi, nevelc viņu iekšā vēl. Normāls darba galds, ūdens, glāzes. Kas te mums? Sauletes. Tāds normāls televizors. Tā, balkons. Ejam uzreiz balkonu ielūkosimies, kas ir uz balkonu. Skaisto. Uz balkonu var pasēdēt, uzpīpēt. Pelntrauks ir. Vienīgais dzelzceļš te patās ir. Bet es ceru, ka logiem ir laba skaņas izolācija. Jā, un paskatāties, kas pa dušu, pa vannas istabu. Jā, caurspīdīga vannas istaba. Sēdi uz podu un lūkojies ārā. Normāli duša. Kondicionieris. Tā izskatās, jā. Nu, viss pa nobiedno. Skapī ir gaisma, skapī ir fēns. Pirmo reizi redzu. Fēns šitādā maisiņā un ar rozā bandīti uzsiets. Seifa nav, toties ir gaisma. Tātad, un vēl viena fīča. Ja tu gribi, lai tevi neredz uz tā poda, izdaram šitā. Ir rozā aizkariņi. Un aiztaisam vispār vannas istabu ciet. Pavisam ciet aiztaisam. Arī tur aizbraucas divstāvīgais vilciens. Nu, izklausās, ka skaņas izolācija logiem ir ļoti laba, bet sienām nav tik laba. Jo ļoti labi var dzirdēt, ka numuriņā kāds runā. Logus taisīsim ciet, un vilcienu principā nevarēja dzirdēt. Tātad no iepriekšējā ceļojuma pieredzes es līdzi ņemu tagad pagarinātāju. Ja rozete ir tikai viena, nu mūsu gadījumā ir divas. Nu labi, bišķiņu vairāk tie ir, bet nu šitāds variants. Paņēmi no mājām pagarinātāju, saslēdzi visu un lādē mierīgs. Tātad mūsu šī vakara vakariņas. Šovakar mēs neejam uz restorānu, jo mums te īpaši nav kur aiziet. Tad jābrauc uz Prāgu ir. Uz Prāgu mēs braukt negribam, jo mēs ieradāmies numuriņā apmēram 7:00.
kamēr nomazgājāmies, kamēr pārģēbāmies, kamēr visu pārējo. Pulkstenis jau ir kaut kādi 9, un mēs pasūtījām ēdienu. Mums atveda tikko ēdienu. Voltiņš, jā. Voltiņš atveda ēdienu, un mūsu vakariņas būs šādas. Ko savu porciju? Porcija ir iespaidīga. Tā mums tie ir rīsi. Ar vistiņu smuku mērcīti izskatās. Un šeit mums ir... Kas tas bija? Nūdels ar vistu. Nūdels ar vistu, wow. Nu ko, ēdam? Vistiņa tiešām labi izskatās. Ar šo mērcīti. Tagad mērcīts vairāk kā vistiņas ir, bet, kopumā būs ļoti labi. Nu ko, visiem labu apetīti. Vakariņojam. Gandrīz kā restorānā, vai ne? Jā. Tikai plasmas trauki, ja tā viss ir ideāli. Vistiņa, rīsi, nūdels. Jā, starp citu, Prāgā ir ļoti daudz vietnamiešu restorānu. Šis arī ir no vietnamiešu restorānu, jo viņiem šeit ir daudz vietnamiešu. Jā. Vēlāk pasāstīšu varbūt kāpēc, bet vispār, informācija. Viņiem ir diezgan daudz vietnamiešu restorānu, Āzijas restorānu, un viss ir ļoti garšīgi. No labrīt visiem. Labrīt Prāgā. Mums ir brokastis. Liela bāra leti mums ir ar augļiem, sulām, saldiem. Baigši tādu foršu maziņu tādu. Interesanti. Tas mums ir normāls gāzes balons. Kas te mums ir? Tad ir desiņas uzgriežamies. Tosterītis. Teja kafija, ja? Kafija tēja. Kafija tēja. Ārā terasīte. Siltākā laikā var arī pasēdēt ārā. Tātad šeit mums ir cīsiņi un omlete. Bišķītiņi vēl palikusi kā reiz priekš manis. Jā. Brokastis nav nekāds bagātīgās. Maišķēle ir dabūnama, bišķiņu ola un cīsiņi. Un tas, principā, šeit ir viss, bišķiņu vēl dārziņa reksievai. Maize ir beigusies uz brokastu beigām. No otru referātu nāca maize. Atnesa notā. Tāpēc brokastujam tas, kas ir, un dodamies uz Prāgu. Tāda rekustā mūsu automašīna. Ideālā vietā tepatās. Skaties, kāds ir mūsu nosaukums vilcienam. Jā. Vilcienu pieturas. Ar to vilcienu mēs arī brauksim uz centru. Tagad ejam apskatīties, kas mums te padās ir. Izejot no brokastu vietas ārā. Lūk, šitāds tiltiņš ir, kas aiziet, es saprotu, uz autostāvvietu, jo pati autostāvvieta ir apmēram 100 metrus no šejienes. Tātad tur mums ir stāvvieta, šeit mēs ārā netiekam. Un šeit, es saprotu, trenējās policistu zirgi. Reku policistu mašīnas visur uz busiņiem zirgi uzzīmēti, policija uzrakstīts. Varbūt ne tikai, bet, es tā pieļauju domu. Ārēja zirgu arēna, līdz ar to te jau sacensībām visam zirgi gatavojas. Es domāju, ka te vienkārši visus zirgus trenē, kam tas ir nepieciešams. Varbūt, jā. Jā, bet te skaitā arī tos, jo pat arī policijas laikam ir cirknis vai kaut kas tāds tur tālāk. No ko mēs beidzot esam izčamājušies. Izgājuši no viesnīcas saprotam, ka mums vilciens iet pēc 6 minūtēm. Tagad skrienam uz vilcienu, mēģināsim paspēt. Bet vēl biļeti jānopērk, nezinu kur. Sakot, ka vilcienā jāpērk, bet nav nejausmas. Skriešus. Nākamais ir pēc pusstundas tikai. Tāpēc mums ir jāpaspēj uz šo vilcienu. 30 sekundžu gājiens no viesnīcas stacija ir. Jāpaspēj. 20 sekundžu skrējienā. Jep. Tā, rekur tunelis aiziet uz otru pusi, ja jābrauc, vai arī atbrauc no centra. Esam uz platformas. Riktīgi noskrējušies. Kāds minūtes 20 gājām līdz šejienei. 20 sekundes, jā. Tā, šitāds ir pieturas nosaukums. Un nāk arī mūsu vilciens. Divstāvīgais sieva, tā kā tu gribēji. Divstāvīgs vilciens nāk. Es nezinu, kā būs ar biļetēm, kāpjam vienkārši iekšā un skatāmies, kas tur īsti būs. Kā viss ir grafitī nozīmēts. Normāli, šeit man ir viss jāpieliecās. Tur mēs tagad varam nopirkt biļetes. Ejam augšā? Jā, bet mums jau var biļetes ir tomēr. Biļetes kaut kur nopirksim. No sākuma izšurīsim visu vagonu. Kāpjam otrajā stāvā. Ideāli, man patīk. Jā.
Baigi normāli skatoties ar grafitī, kā viss vilciens apzīmēts. Tāds izstāvs vagons otrajā stāvā. Grafitī te ir visu rītīgi sazīmēts. Viss vilciens no iekšpuses. Protams, redzam ārā ar grafitī visur. Tad 48. Jūs tūlīt brauksim, tūlīt riktīgi brauksim, bet mums reāli jākāpj ārā jau. Būtiski 5 minūtes ar vilcienu. Tālāk tramvaju. Tātad šitādu vilcienu braucām. Ļoti ērts. Foršs vilciens, bet viss grafitī nozīmēts. Tas gan ir no iekšpuses ārpus, neviens grafitī no iekšpuses viss sazīmēts. Meklējam, kur var nopirkt biļetes kādā veidā un dodamies uz tramvaju. Tātad uzprasījām policistiem, kur mēs varam iegādāties tās biļetes. Stacijā nē, jābrauc metro lejā. Tur varot iegādāties dzelteni, bankomāti vai kaut kas tāds. Bet ir jābūt... Bet viņa tā kā boks teica kaut ko tādu. Automāti var būt dzelteni. Jā. Tūlīt redzēsim, kur ko mēs te varam iegādāties. Un tur vēl lejā var aizbraukt, jā? Rek jau metro mums ir, jā. Ar to mēs arī vēl pabraukāsim. Tagad laikam mums tramvajs. Kamēr iebrauksim tenī visā. Atsakot, ir nopērkamas viena brauciena biļetes, 90 minūšu biļetes, vienas dienas biļete, 3 dienu biļete un, man liekas, vēl kaut kādam ilgākiem termiņiem. Un tad var izmantot ar to biļeti visu pa lielam tramvaju, autobusu, metro, vilcienu Prāgas ietvaros tikai, protams, un arī funikulieri, kas iet uz, kā pareizi saucās, Pličhovas, labi, nosaukums būs vēlāk kaut kur. Funikulieris vēl ir viens, jā, kur kalnā uzbrauc. Arī tas ir iekļauts sabiedriskā transporta biļetē, ja jūs pērkat vienas dienas, vismaz vienas dienas vai 3 dienu biļetes. Tad tas ir iekļauts, ja ne, tas ir pa papildus maksu. Pērkam. Vajag šidā te aparātiņi. Tā ir viņa tēta zeltna kaste. Tātad šī karte ir visu sabiedrisko transportu karte. Tā izskatās. Mēs redzam gan metro, gan tramvaju, gan busa schēmas. Kur kas brauc. No sākuma ir diezgan grūti saprast, bet pastāvot pāris minūtes, tu jau sāc iedziļināties tenī visā un sāc jau saprast, kur ir kas. Viss spiež pogu, uzgājuši spiež pogu un netaisās vaļā. Tas ir ārprāts kaut kāds. Kur mēs šitos aktivizēt varēsim? Tramvajā iekšā. Tad dodamies uz Petrin Garden ar 12. vai 20. tramvaju. Mūsu gadījumā 20. tramvajs šobrīd ir. Tā kādiem iekšā. Ļoti daudz gribētāju šeit ir iekāpt. Un, protams, aktivizējam. Laikam aktivizējām, es ļoti ceru. Ir, jā? Cerams. Vai grūžās visurs. Esam izkāpuši no tramvaja un dodamies pamazām parka virzienā. Tas mūsu pirmais apskats objekts šodien. Tālu no sākuma mums jāuzbrauc ar funikulieri augšā. Un es jau redzu šo rindu, kurā mums būs jāstāv. Būs laiks viņš jāpastāv. Nezinu, cik ilgi. Tātad, kamēr mēs stāvam rindā uz funikulieri, pastāstīšu mazliet tādus kaut kādus faktus par Čehiju, ko mēs uzzinājām pirms šī brauciena, pētot informāciju. Jā? Tu arī uzzināji? Jā. Viņš no manis uzzināja. Tātad Čehija ir diezgan kaislīgi saņotāji, tāpat kā latvieši. Tā ir viena no viņu tradīcijām. Un hokejs ir viņu populārākais sporta veids. Līdzīgi jau Latvijā arī hokejs viens no. Dzēriens ar viņiem ļoti mīļš ir alus. Dzēriens alus viņiem arī ir pats populārākais. Pats populārākais. Jo Čehija ir, tagad nesamelot kā bija, Eiropā laikam noteikti lielākie alus dzērāji. Jā, bija Eiropā lielākie. Eiropā, ja ne pasaulē. Pasaulē varbūt ne, bet Eiropā noteikti ir lielākie. Šeit varat mūs palabot komentārā, ja zina pareizi, bet Eiropā noteikti lielākie alus dzērāji 156 litri gadā, ja es pareizi atceros to ciparu, uz vienu iedzīvotāju viņi izdzer, jā. 1/5 daļa no Prāgas sastāda parki, jā, pilsēta ir ļoti zaļa. Čehija šobrīd sanāk jau 20 gadus, kā Eiropas Savienībā. Viņi tieši svin tagad. Un šobrīd ir tieši, jā, festivāls, kas notiek uz, tur pie promenādes, tur sanāk vai uz salām kaut kā, saucās United Islands festivāls, kas ir kā kaut kāds brīvdabas pasākums viņiem, un pie reizes viņi arī svin tagad to 20 gadu būšanu Eiropas Savienībā. Varbūt mēs tiksim līdz tam festivālam, tad jau redzēsiet. Ja nē,
Ņemiet pa labu, kā ir. Un pēc 7 dienām sākās pasaules čempionāts hokejā. Es varu iedomāties. Prāgā un Ostravā, kurš notiek, jā. Ideāli. Es varu iedomāties, kā viņi alu dzers te. Nē. Alu dzers, bļaus tur. Latvija, Latvija. Latvija. Pētrinas parka plāns, tur, kur mēs šobrīd dodamies. Mēs esam diezgan vīlušies, jo nedrīkstējuši ar zirgujātu. Es tā gribēju. Kur tu palika? Rekur, es tā gribēju ar zirgujātu nedrīkst. Un uģiņu gribēju iekurināt, arī nedrīkstē. Un telti nevar sliet augšā parkā. Ko mēs tagad darīsim? Vispār kāds izklaids nebūs. Bet īstenībā nav tik traki, mēs stāvam kādas minūtes, 10-15 minūtes, un rinda diezgan ātri iet. Es smējos, protams. Zirgu man nav zirgu līdzi vienkārši. Telti arī nepaņēmām. Nav zirga līdzi? Man nav zirga līdzi, un telti arī nepaņēmām. Tā kā, jā. Pēc 20 minūšu gaidīšanas rindā mēs esam jau iekšā un gaidām funikulieri. S dovolením, prosím, pojďte. Visi gaidām. Visi, jā, viņa saka, vairs nevienu nelaidīšu iekšā šodien. Tur kā 100 cilvēki vēl vairāk. Vagonka. Normāli Latvijā tie vilcieni braukā. Čiramies? Jā. Šis funikulieris ir ražots turpat, kur šobrīd Latvijas Vivī vilcieni tiek ražoti. Vagonkas, jā, vagonka ražo. Šeit būs ideāli. Tev somā ārā būs. Nebūs somā ārā. Tātad 2 minūtes ar funikulieri augšā un ejam meklēt Roskladna torni. Dosimies augšā, uzkāpsim Tānīte tornī. Tātad es jau redzu rindas pie šitā torņa. Lejā jau ir rinda. Nu nekas, stāvēsim. Bet jākāp ir. Ir jākāp šeit. Dievs, tu taču pusdienu atkal būs jākāp augšā. Jākāp ir viens, bet jāstāv būs. Tātad šitādā garā rindā stāvēsim, lai var ieraudzīt Čehijas Eifeļtorni. Tātad ieejas maksa Prāgas Eifeļtornī ir 220 kronas. Tas arī, ja tu dodies kājām. Ja tu vēlies ar liftu braukt, tad vēl 120 kronas klāteni. Mēs gan iesim kājām. Tātad, kamēr stāvam rindā, parādīšu, kas te iekšā ir. Regu, tas rindas sākums ir. Tad ir informācijas centrs. Te var paņemt kartes, Prāgas kartes var paņemt. Te ir iekšā bārs kaut kāds, bārs, bistro, saldējumu var iegādāties, nopirkt, atvēsināties un galdiņi. Te arī aliņš kafija un viss pārējais. Un mēs turpinām stāvēt rindā, mums vēl bišķīriņi palicis un tad jau kāpsim augšā ar kājām. Reku tas lifts, no kura nāk lejā. No augšas var nobraukt. Turisma informācijas centrā tepat stāvot pie torņa dabūjām karti, kur ir visa galvenā informācija par cenām, par to, ko var apskatīties, protams, par iespējām, kā paceļot. Piemēram, viens no variantiem, ja neņem publisko sabiedrisko tramvaju, kā mēs to darām, piemēram, paņemt rekur vintage tramvaju, kurš ir, jā, viņš maksā gan laikam 350 kronas, bet visu dienu var izzināties un pa visiem apskates objektiem, jā, izbraukāt visus galvenos apskates objektiņus. Tātad rekords slavenais lifts ir, ar kuru brauc augšā. Viss no metāla uztaisīts, tāpat kā Eifeļtornis. Visi rindā stāv, Paši tikko izstāvēja. Paši tikko izstāvējuši rindu. Stāvējām? Stāvējām mēs, nebija ilgi minūtes, 15 apmēram, jā. Ilgāk nebija. Wow, sāk panorāma pavērties. Wow. Reku redz to televīzijas torni, kur man rādīja. Jā. Pēc vakardienas ir kā ir bišķiņi. Būs smuki. Tā, pirmā platforma. Hello. Kalnu tālumā redzam. Tātad uzreiz redzam Prāgas pili. Kā redzat, kāpt nedrīkst aiz margām. Nebūtu labi. Tātad pa ceļam ir arī vietas, kur var apsēsties, atpūsties. Jā. Es reāli esmu aizalsies jau. Un es nezinu, cik vēl jākāpj augšā. Nē, reku jau esam. Pakāpt ir ko.
Esam uzkāpuši, noelsušies. Šeit ir ļoti daudz cilvēku. Visi ir uzkāpuši augšā. Un iziet ārā mēs nevaram uz balkoniņa kā pirmajā. Un viss šūpo, jā. Viss šūpo. O, jā, šūpojās gan. Tātad visi grib nobildēties pie atvērtā lodziņa. Es arī izbāzīšos ārā un parādīšu jums skatu no augšas. Baigi šūpo. Tātad skats uz leju. Tātad, kā redzam, pa šīm kāpnēm nāk augšā cilvēku kājām un paralēlās kāpnes, kur cilvēki kāp lejā. Tas, lai viens otram pretī nenāk. Tāpēc pa vienām iet augšā un pa otrām iet lejā. Un atvērtie lodziņi, visi stāv pie atvērtiem lodziņiem. Mēs gatavi tālāk, vai ne sieva? Nē, tā nav mana sieva izrādās, vai viņš sajauc kaut ko. Visu laiku gājies manas sieva, te pēkšņi pazuda kaut ko. Kaut kur viņa tur ir. Tuvojamies observatorijai. Observatorijā mēs iekšā neiesim. Vau, kas tas tāds? Ūdens? Interesanti. Tas tāds mums ir. Iet pa priekšu un smirdinās ar savu cigareti. Visa taka smird pēc šā. Tas ir ārprāt. Met ārā to cigareti. Smirdinās te. Neļauj mums normāli pavazāties. Svaigu gaisa parkā nevar just nemaz. Nekādīgi. Viss smird. Nu jūs jau zināt, jā, kā mums ir ar tām cigarešu smakām. Mums nepatīk. O, nogriezās, davai, visu labu. Viņš pārbaudīja karti un dodās taisni. Nē, tas nav normāli. Viņš vēl nenopīpēja, jā, vai viņš kūp. Nu, tad vajag 2 dūmi, viss. Viss, jā, pietiks to cigareti turēt rokās. Nu, cik var juļķēt? Beidzot. Beidzot viņš izmeta. Re, kur ir tā pils, uz kuru mēs ejam, vai ne? Tā ir katedrāle. Vai katedrāle? Vai pils? Nē, tā ir tā pils. Nē, nu tā ir katedrāle, kas ir pils. Istorijā tā būtu, ja tas tā bija. Mēs esam atraduši kafejnīcu, kur piesēst. Dzersim kafiju un aperoliņu ar skatu uz Prāgu, jā? Viens no vikingiem jau dod vaļā ar īstu zobenu. My lord, It's no, it's real? For you. Oh, no, This is for theater. Yeah. This is real. Yes? It's real? 3 kilos. 3 kilos. Wow. Oh, Teski. Oh, this is my favorite serial. Yeah. The Netflix. Yeah. Jā, Netflix noteikti. Viņi kā īsti izskatās. Viņš izstāsta, ka īsts būtu. Tur gan viens ar ieroci stāv formā. Tātad var arī pabraukāt ar šitādiem retro kāriem pa Prāgu. Tikai es nezinu cenas, kādas viņiem ir. Bet izskatās interesanti. Mums ir šitāds kāriņš un tur aizbrauc, jā? Ko esam iegājuši Prāgas pils teritorijā. Viņa ir milzīga, apmēram 70,000 kvadrātmetru. Ginesa pasaules rekordu grāmatā Prāga ir iekļauta kā lielākā senā pils pasaulē. Un te atrodas vairāki dārzi, baznīcas, pilis. Cik... Opā! Interesanti suvenīri tādi. Interesanti arī maksā. Nē, viņi ļoti labi maksā, jā, bet Kādam kolekcionāram varētu, kuram patīk tādas kaut kādas lietas. Piemēram, mūsdienīga pilsvalvas palva. Nu jā, bet šitā ir tintajā, lai iekšā. Tur ir tinta, jā. Dažādi ieroči. Paraugi, protams, kā redzam, maksā arī.
Tā īsts koks ir, metāls var bišķiņi zobeni. Skaties, cik cilvēku un ko viņi visi dara te. Ko viņi dara? Viņi fotografē katedrāli. Šo skaisto katedrāli filmē, fočē. Tad, lai katedrālā ieietu, jāpērk tomēr kaut kāda biļete. Informācija. Nogriezt kameru, ja? Jā. Reku biļeti šeit uz katedrāli ir jāpērk. Šitanī Burzmā sievu pazaudēja. Sievu pazaudēja? Šitā nav biļetes. Šņorīte, 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 šņorīte. Bauda biļetes, ja? Ejam iekšā Bubblefy. Cenas? Ar mango 129. 4,5 eiro. Šitāds ir piedos pielikt. Tātad nopirkām šādu dzērienu. 7 eiro, ja? Nu, labi. Pagaršosim. Pudeļbirstīte. Posties kas pa pudeļbirstīte. Paņēmām dzērienu. Tikai bumbiņu dēļ. Un bumbiņu te iekšā nav. Vienkārši perfekti. Vau, šeit gan ir smuki. Kā arī redzam, šeit peld iespējīgi izmēra zivtiņas. Šitas ir tas dārs, kur brīvā vaļā staigā pāvi. Šitam nav lielos smukos. Šitam nav liels smuks esas, bet pāvs ir. Tā balto pāvu jau visi ir ieraudzījuši. Šeit notiek drūzmēšanās. Skatāties, jā? Baltais pāvs. Wow! Vienkārši iespaidīgi. Super! Un tas ir kaut kas. Ja apsēdīšos, lai labāk var visu redzēt. Jā. Kā viņš pagriež. Jā, tāds spalvas viņam. Viss notiek, viss fotografē. Kā pozē, jā? Tāpat kā tie vāči Rumānijā mums pozēja. Bet tur tālāk ir krāsains, tāds zils, rīktīgs zils, ejam pastīties. Kamā drūzmēšanās, nākamais pāvs. Tur mums bija balts, šeit mums būs zils, jā? Nu, pāvu celt taču to asti gaisā. Kas ir jāizdara, lai pāvu masti paceltu? Vai mēs pareizi zinām, kad pāvu deviņi ir tie krāšņākie? Pasakiet komentāros, vai mēs pareizi domājam, vai dāmītes ir krāšņās. Man liekas, ka teviņi krāšņie ir. Es neesmu apskatījusies. Nokomentējiet. Šits ir malāts, man patīk šits pāvs. Viņš normāli izliek asti un rāda visiem. Jā, tā ir siena kaut kāda uztaisīta. Wow, baigi labi izstāstīja. Jā, ka normāls čalis. Normāls vecpuisis. Tieši viņu pafilmēt, pasekošu viņam. Ļoti smuks tu esi. Te ir normāli cepumiņi. Mēs redzam cepumiņus. Kūciņu var ar vāverīti uzēst. Tēnis garšīgas padzert. Ideāli. Prāgā šitāds te lietas. Šokolādītes ir, jā, šitāds lietas Prāgā tirgo. Porši. Nu, ka čupa. Ar zaļu zālīti var uzēst. Nē, paši pamēģināt. Regu, piemēram, cepumiņi tādi. Kur ir pat zaļā krāsā cepumiņi. Paskatieties, ja? Forši. Ar tādu lapiņu virsū. Zvaigznīti. Tas ir ārprāts Prāgā atrodam. Zvaigznīti tirgojās joprojām. Tā, un Prāgā es esmu pamanījis ļoti daudz zaļo veikaliņu. Tie ir vienkārši zaļi veikali un viss. Es domāju, vai tā ir īstā zāle. Vajag papētīt, vai Prāgā vai Čehijā ir atļauts zaļais izstrādājums. Atnācām uz nākamo parku un atkal sēž pāvs uz soliņa. Pāvs normāli sēdēt uz soliņa.
Vismaz normāli būtu apsēdies. Viņam interesanti ir, kur... Jā, celies. Tie astes gali tā kā zivī aste. Nu, ko tad beidzot esam piestājuši arī uz kos, kā saka, iestiprināties vienā no Prāgas krodziņiem. Tātad man ir kūpināta cūgaļa ar kartupeļu tā kā pankūciņām tādām, kaut kas tāds, jā. Un spinātiem. Man ir kakla karbonādi laikam ar maziem kartupeļīšiem. Nāriķkiem. Tad esam atnākuši līdz šaurākai ielai Prāgā. Iela regulējās ar luksuforu, kā redzam. Un tieši spīd zaļš, un tāpēc mēs varam doties. Nu, kas tur notiek? Vai ejam, vai neejam? Visi grib safočēties. Šaurākā iela, no cik viņa varētu būt? Centimetrus 70 apmēram plata. Jā, atslēgas piekārtas, loga, restes. Ko esam izgājuši? Te Jā, šitanī pusē, kur redzam sarkans daļa. Kā redzam, arī var nospiest lielu pogu, lai iedegtos zaļā gaisma. Ko, jāiet atpakaļ, spiežam pogu. Iedegās zaļā gaisma, varam doties. Aizietējam apakaļ. Vienīgais, tur nekur nevar iziet. Lejā pa šito ieliņu, un tev pēc tam apakaļ jānāk. Tur apakaļ lejā vienkārši ir restorāns kaut kas tāds. Tātad, lai atrastu ieliņu, meklējiet Čertovka restorānu. Un tieši šeit arī būs tā ieliņa. Marijuana suvenīri var. Es iešu apstīšos, kas tur ir. Tā visādas puķītes var nopirkt, eļļiņas un sēkliņas, ja? Hello! Yep. Nav video? Ok. Iekšā nedrīkstēja filmēt, viņš mani izdzina ārā, saka nefilmē. Jā? Jā, bet tur reku buņģā stāv tieši pretī, viņš pats pīpē tagad, tieši buņģā stāv reāla zāle. Es viņam paprasīju, tā ir reāla zāle, viņš saka, jā. Slavenais Kārļa tilts. Karlov vai Kārļa vai Čārlus. Čārlus vai Karlov tilts. Gājēji tilts, tikai gājēji. Bruģīts un dodamies pāri upei. Kā arī var redzēt, ļoti intensīvu kuģišu satiksmi. Redzam, tur pie tā ūdens krituma ir skatuve uz ūdens. Un var dzirdēt, ka mūzika. Tā ir viena no tām salām, es domāju, ka tur ir tas varbūt tas festivāls. Tas, kas šobrīd notiek, jā? Tas Prāgā. salu festivāls. Nu varētu būt. Un tad laiviņām tur sabrauc un klausās. Es nezinu, vai ar laiviņām. Es pieļauju, ka viņš ir savienots ar tiltu. Lavka, baigi interesanti. No kurienes tek ārā tas ūdens dēļ? Reku no šejienes kanāls tek ārā, tanī vietā, un tur vēl pašā stūrī tek ārā. Te laiviņām arī var piebraukt. Restorāns uz platformas tur. Un tikai tagad mēs ierodamies Prāgas vecpilsētā. Dosimies, skatīsimies, ko mums rādīs vecpilsētā. Esam vecpilsētā, un, protams, vecpilsētā uzreiz ir visur restorāni, iespietojis, ēdiens, saldējums. Baigi interesanti, šitādus uzrullē virsū, un tad sacap. Wow. Pēc nosaukuma pareizi saprotu, tas ir tradicionāls čeku trdelniks kaut kāds. Mēs noteikti viņu pagaršosim. Bišķi vēlāk, bet pagaršosim, kā viņš garšo. Jo cena viņam arī tāda 8 eiro apmēram. Tas bija dārgākais, 8 eiro viens. Tā vidēji kaut kāds 6 laikam sanāk. 50 kronus.
150, jā, kaut kāds 6 eiro sanāk viens vidējais. Ziniet, kāpēc mēs ostamies pie visiem ēdieniem? Jo mēs gribam ēst. Mēs tikko pārēdām pa 40 eiro un mums gribās ēst. Porcijas bija mērenas. Jā, cenas bija lielas, bet porcijas bija mērenas. Jā. Teiksim tā. Bija garšīga, bet bišķi pamās. Jā, iesim paskatīsimies, cik tradicionālā Prāgas desa maksā. 6. 6 eiro, jā? Aperols ir lētāks. Karoči, sēžam uz aperola, šodien pietiks sēst. Mēs neēdīsim, dzersim to. Jā, šodien būs aperols. Festivāls. 1. maijā uzstājās arī mūsu pašu tautumētis no Latvijas. Mēs, diemžēl, te nebijām 1. maijā, tāpēc netikām. Tātad, United of Prague Islands pasākums, bezmaksas pasākums uz vairākām skatuvēm, kā jau dzirdējāt. Tātad esam uz vienas no 3 salām, kur notiek šis pasākums. Nu, ko esam atnākuši uz otru salu. Šeit ir daudz vairāk cilvēku. Šī sala arī daudz lielāka ir. Nu, šobrīd viss interesē. Gan ēšana, gan dzeršana. Jā, gan mūzika. Otrās salas skatuvē spēlē vietējie mūziķi. Nezinu, vai vietējie spēlē arī Slovāki, Horvāti. Jā? Vietējie. Nu, es domāju, ka vietējie spēlē. Do plavání a vám zaspívám písničku, která je o člověku, který mě naučil plavat. Patulkojiet, ko viņš ir saka, lūdzu. Es neko nesaprotu. Byl to můj děda. Snad ti tam budeli na slzy nezbyl čas. Jā, tātad skatuve atrodas uz baržas. Šeit pat arī ir galdiņi un tepat arī aliņa var iegāt. Nē, aliņš nē, tur ir kafija, tēja. Arī uz baržas. Pieļauju domu, ka tas ir māksliniekiem. Tas ir mākslinieks. Baigie, viņi priekš mums 2 dziesmas tikai nodziedāja visu. Nē, tu atnāci vienkārši koncertu beigās. Tā kā Jelgavas pilsētas svētkos. Nu, tas ir pirmais, kas man ienāca prātā. Tikai bez baržas Jelgavā ir. Mīsas pilsētas svētkiem. Nu. Tur normāli jau uzkūpina. Čehijā ļoti labi kūpina. Visiem alus dzērājiem ir tādas glāzes, kuru var piestiprināt sev pie biksēm, pie jakas var kaut kur piestiprināt. Jā, noteikti tev par to glāzi ir jāsamaksā, bet viņa ir daudzreiz izmantojama. Šāda glāzīte. Don't be afraid to dance to the creature. Tā ir tikai statuēta figūriņa. Tā ir tikai figūriņa, jā, karājās. Tas nav īsts cilvēks. Bet izskatās tikai īsts. Jā, šeit pie grīdas ļoti labi liek kājas. Šeit grīda noteikti vakar tika mazgāta pēdējo reizi. Tā kā piesūcekņi. Mūsējais. Thank you. Jau gatavu. Ko viņi tik ātri uztaisīja? Garšosim šito viņu brīnu. Deg uz rokas šokolāde. Turi. Gatavo galdiņš. Riktīgi labs. Tas riktīgi stabilais ir. Stabili turās? Jā. Ļoti stabili. Es gribu pašu to apelīti pagaršot. Es arī gribu. Baigi reji uz visiem aizbrauc ar ējais. Saucās viņi chimney cake. Lūk, šādi viņi tiek gatavoti. Tā, esam iegājuši šādā picerijā.
piestājuši un visu situāciju labos pizza. Noteikti. Viens alus un pizza labos situāciju. Noslīpēsim visu ar pizzu. Man patīk, ka pizza visu slīpē. Cenas tīri normālas cenas ir. Pizza apmēram 8–9 eiro. Tad ieradās mūsu pasūtītā piciņa. Tikko svaigi cepta, kur vēl maliņas apdegušas. Muša. Jā, muša. Muša nelien katrā. Un krāsnes, viņiem ir īsta pizzas krāsnes. Glāb situāciju pizza. Ļoti. Lūk, to es saprotu. Vismaz no pizzas var pārēst. Aiziet. Sēžam, dzeram alu un štukojam. Ko šis senais aparāts varēja darīt? Mums nav ne jausmas. Varbūt jūs zinat. Augšā šāds ripulis. Mēs saprotam, ka šeit kaut kāda siksne gājusi ir. Gājusi lejā. Un šeit ir vēl viens tāds ritenis. Un šitāds lielums ir. Ierakstiet komentārā, ja kāds kaut ko var nokomentēt. Un pie kastes mēs redzam, cik daudz valūtu šeit ir. Latus diez vai es ieraudzīšu. Nu, ko esam gardi pizzu iestūmuši, 18 eiro samaksājuši. Varam doties meklēt metro. Un pamazām doties līdz pat viesnīcai, jo pulkstens jau ir 9:30. Izlīdz tāds mierīgs apenēs vazājs pa Prāgas vecpilsētu. Ārprots, mēs jau tikko labu gabaliņu nobraucām lejā un vēl lejā jābrauc. Tad beidzot, pulkstens 10 mēs dodamies uz metro un braucam līdz viesnīcai. Mums vēl ir jāpārsēžās, mums jābrauc ar metro līdz stacijai, no kuras mēs brauksim līdz viesnīcai. Kā man patīk šā metro smarža. Atmot arī pie vilcieniem. Baigādi ir šie tie eskalātori, ir rīktīgi. Ja tu neapstāsies, tur... Sēdēsi? Jā. Ejam sēdēt. Nē? Mums vajag uz vilcienu. Esam ar metro izbraukājušies 4 pieturas, tagad meklējam vilcienu. Bet vilcienam principā jābūt augšā tagad ir. Jā. Beidziņi ir gāties. Mēs nevaram atrast vilcienu, ar kuru jābrauc līdz viesnīcai. Mēs nezinām. Varbūt visi vilcieni ir vēl aizgājuši. Arī tā var būt. Bet tam es tā kā negribētu ticēt. Kaut kur vilcienam ir jābūt, bet kur viņš ir, es nezinu. Labi, pājam uz priekšu pastīsimies. Varbūt var kādam paprasīt, jā. Bet mēs nevaram izpīpēt, kur mums jādodās. Vajag to relaksa končiņu? Vajag to relaksa končiņu, to, ko es nopirku vienā, nu, tanī. Kā huhlet arī. Here? Sam šķiedē. Oh, Thank you. thank you. Viss kārtībā. Thank you. Viņš mums pasāstīja, ka tieši uz šitā perona, kur mēs atrodamies, arī no šejienes atties vilciens uz mums vajadzīgo pieturu. Cerams. Nē, būs viss kārtībā. Nu ko, mūsu vilciens ir pienācis. Es ceru, ka viņš ir īstais, ka viņš mums aizvedīs tur, kur mums vajag. Vai arī tepat kur varam sēdēt. Un atkal grafitī visur. Viss apzīmēts. Viss vilciens. Iziet, viņš nosiltjās, parāda ar lukturīti, ka drīkst braukt. Ka neviens nekāp iekšā un nekāp ārā. Nu cik reāli? 5 minūtes ar vilcienu braucām. Jā. Aiziet. Nākamā pietura. Iekāpām un nākamajā bija jākāp ārā. Varbūt kaut ko apēdīsim. Vēl negribās, bet... Jā, vēl negribās, bet pilni vajag, es zinu, kāds ir. Tur jau tikai tārpiņu ārpusītes, iekšpuses. Nu, viņš jau ir izžuvis, protams. Tā mašīna ārkauks nav riktīgi ar izpūtē, nezinu. Lūk, tad dejojošā māja. Dzēriens. Robots taisa dzērienu. Kā viņš, ja? Šitāds dzērieni.
Ļoti ceru, ka es nenosaušu. Man ir tikai maika un šorti. Tāds var. Laikam ir, jā. Laikam ir, jā. Esam, kā saka, bišķiņi atsaldējušies. Par belti to var izdarīt. Par 40 minūtēm. Tev nekas nav jāmaksā šeit. Nu jā, grāmatas viss ir salīmēts. Penga ir jāmeklē, penga jāmaksā skaidrā naudā. Vajag tikai pasēdēt pārā, pavērot cilvēkus, ieraudzīt, ka cilvēks staigā ar Primarka maisiņiem. Jauna nodarbe vakaram ir atrasta. Jā, smukas tomiņas. Tur no ziemas jakām palika pāri palikumi, paņēmi sašot. Pasties paprāvēs lēzēs derēja gabaliņu. Nu, šitas jau ir nopietnas pieteikums. Visi tie kaķīši saka, lai mēs dodamies prom. Edzi, viņi ar ķepu rāda, ka tie ir jau jādodās. Viņi tiešām nākuši no Āzijas. Ražotājs, kas mums ir?